Visu sākam. Nodarīn, ko tu gribēji pastāstīt? Brīnišķīgi, jā. Sveicināti visiem sveiciens. Nu beidzot esam satikušies. Jā, mēs gribējām pastāstīt īstenībā par šo brīnišķo laiku, kurā mēs tiksimies kopā. Tas būs 11. aprīlī, skaistā vietā Liepājā, kur mēs visi trīs, teiksim, jā, ievadīsim skaistā maģiskā skaņu plūsmā caur brīnišķām enerģijām, maigām, un arī ne tik maigām. Katram, jā, šīs sajūtas cauri izies, un šī plūsma, jā. Varēs katrs ļoti sajust šo plūsmu, kas caurstrāvos mūs katru. Jā, tādā veidā caur manu balsi, caur skaņām, caur mūziku, caur vārdiem, caur katru zilbi. Varēs ļoti sajust šo pieskārienu. Senās zemes mātes pieskārienu. Mīļā zeme, zemes māte. Ir klātesoša mums katram. Es jau aizpeldēju, klausoties. Jā, viss notiek. Var sakot, precīzas detaļas nav vēl skaidras. Jā. Mums patīk īstenībā improvizēt. Bet, kaut kādas vadlīnijas jau droši vien būs iestrādātas. Bet tas viss vēl ir jārada. Process. Jā. Jā, mīļie, mēs jūs gaidām 11. aprīlī 1:00 Šķilās, kur mēs trīs dažādi spēki, trīs radītāji kopā apvienosimies vienā brīnišķīgā radīšanas procesā no sevis un caur sevi, nododot jums brīnišķīgas enerģijas. Caur mani plūdīs gaismas enerģija, kosmiskā enerģija, tā apvienosies ar zemes mātes enerģiju un ar brīnišķīgām šamaniskām skaņām. Tā es pareizi varu teikt? Kas tās ir par skaņām, ko tu raidi? Kas tas ir par brīnumu? Pastāst, kas tas ir par brīnumu, ko tu Tas dari? ir didžeridu, jā. Pirmā flautē es viņu saucu, vai ļoti sens instruments. Stāsta, ka viņš tā kā no Austrālijas saknes, bet, līdzīgi instrumenti arī citās pasaules malās ir tikai citos izmēros. Jā. Jā, viņš tāds zemes vibrācijas, tādas skaņas ir. Diezgan jaudīgi var sanākt, ar viņām var doties tā kā ceļojumā, meditācijā. Kādam izdodas arī atbrīvoties no kaut kā lieka, kas traucē celt savas vibrācijas vai noturēt viņas. Tāpēc mēs aicinām jūs nākt uz šo notikšanu ar tādu atvērtu prātu un atvērtu sirdi, ar tādu brīvu sajušanu. Esot arī šajā notikšanā, sēdus, guļus, stāvus, katram kā ir ērti, ļaujot pieņemt tās enerģijas, to brīnumu, kas tur notiks. Atļaujot sev piedzīvot. Būt šeit un tagad šajā mirklī. Dziesmas arī būs. Noteikti, jā, mīļie. Jā. Un būs, paldies par atgādinājumu, būs arī sadziedāšanās, noteikti, visnotaļ būs sadziedāšanās arī mūsu dainas un arī spēka vārdi, ar kuriem mēs varam stiprināties, ar kuriem mēs varam tieši tā arī atlaist visu veco, visu nokalpojušo un varam stiprināties caur dziesmām, caur savu balsi, caur savu unikālo instrumentu, jo mēs esam visbrīnišķīgākie instrumenti, caur mums skan visa pasaule, visums, kosmos, zeme. Mēs esam pavadoņi, brīnišķīgi pavadoņi, caur kuriem plūst, strāvo šī visaptvarošā enerģija. Teikšu tā, jo tiešām šis mūsu tandēms ir ļoti, ļoti jaudīgs, un es teikšu tā, ka ļoti jaudīgas enerģijas plūst un ļoti dziedinošas, caurstrāvošas, mīlošas, maigas,
arī kas iedod impulsu tālāk virzīties savā dzīves ceļā, palīdzēt piecelties, palīdzēt atcerēties, kas tu esi, kas tu patiesi esi, kāda tu esi dvēsele, kas tev ir jādara, kas ir jārada tālāk, turpmāk, iedod šo impulsu tālāk. Mēs palīdzam caur šiem brīnišķīgiem instrumentiem, kas mums katram pieder. Jā, tā es to sajūtu un redzu. Tā kā mīļi aicinām jūs katru. Tātad 11. aprīlis, Jā. dienos, Šķilās. Pirmā daļa mums būs meditatīva, baudīgā daļa, kurā jūs varēsiet baudīt šo mūsu radīto atmosfēru, noskaņojumu un raidīto enerģiju. Tad mums būs tējas pauze, un otrajā daļā mēs brīnišķīgi kopradīsim caur latviešu dainām un kopā dziedāšanu. Jā. Varbūt mēs šobrīd varam mazliet jau padalīties no tā, ko mēs darām. Jā, noteikti. Bet nespēlēt, iedziedāt.